Šodien Saeimā bija balsojums par to, ka vajadzētu vai aiztaisīt SIFU vai mēģināt to reorganizēt. Balsojumu jūs redzat, izskatās, ka SIFs ir mūžīgs. Un šeit es saskatu vienu tādu vienkāršu, bet diezgan tādu politisku problēmu. Vienotība kopā ar progresīvajiem ir izveidojuši tādu atbalstošu biedrību sistēmu, kas pie vajadzības skrien un plaukšķina un bļauj un dara visu, ko tiem liek. To varēja pārbaudīt, pārliecināties Stambulas konvencijas protestos. Un viņiem SIFs ir vajadzīgs. Savukārt tiem pārējiem, kas pat ilgāk nekā progresīvie ar vienotību ir politikā, līdz šim nekādu atbalstošo biedrību izveidot nav sanācis. Es nezinu, nav motivācijas vai spēju nav. Un viņiem SIFs nav vajadzīgs, bet viņi turpinās dot naudu un barot tos, kuri atbalsta vienotību un progresīvos, lai tiem ir skaļāk balss. Es, protams, neko nesaprotu no politikas, bet izskatās, ka daļa Saeimā sēdošie arī neko nesaprot no politikas.